Daktere Ilze Aizsilniece, ģimenes ārste un Latvijas ārstu biedrības viceprezidente. Patreiz saule Latvijā varbūt nav tik karsta un karstas dienas ir bijušas, bet tomēr karstums turpinās un arī cilvēku vēlēšanās atrasties saulē un baudīt saules peldes ir diezgan liela. Un tāpēc mums vajadzētu atcerēties dažas lietas. Vajadzētu atcerēties par sauli, vajag atcerēties, ka, protams, neiesaka atrasties saulē un sauļoties no 11 līdz 4 dienā, bet šajā laikā ir ļoti svarīgi tomēr kādu mirkli pabūt ārā, jo šajā laika periodā tieši ir tie ultravioletā starojuma garuma viļņi no 290 līdz 320 nanometriem, kas veicina D vitamīnu veidošanos ādā. Bet tas nenozīmē, ka ir jāguļ saulē. Noteikti tas nav jādara, bet, lai mēs varētu ziemē sakrāt D vitamīnu, šajā laika periodā var atrasties ārā, ne tieši zem saules stariem, bet kaut kur nelielā pāēnī pastaigāties, paspēlēties ar bērniem vai paspēlēt kādu bumbu vai izstaigāties, un pilnīgi pietiekoši ir 30-40 minūtes vai pat 20 minūtes. Jo tad, ja mēs visu laiku smērējam saules aizsargājošos krēmus un kļūstam skaisti brūni, vajag atcerēties, ka D vitamīnu mēs tomēr neiegūstam. Mūsu āda nesražo D vitamīnu, jo šie krēmi tātad nobloķē ultravioleto starojumu iedarbību uz ādu un arī neveidojas D vitamīns. Tāpēc reizēm mēdz būt, ka cilvēki septembrī ir koši brūni, skaisti iesauļojušies, bet D vitamīna līmenis viņiem ir ļoti zems, jo ir lietoti šie krēmi. Ja gribas sauļoties, protams, lai novērstu ādas audzēju risku, ir jālieto krēmi. Tie ir pēc patreizējās zinātnes labākais, kas mums ir. Bet, ja mēs gribam, lai mūsu ādā veidojās D3 vitamīns, tad pusstundiņu dienā šajā it kā aktīvās saules laikā ir vērts pavadīt ārpus mājas, pavadīt varbūt ne saulē paēnī, tā nelielā paēnā, bet bez krēmiem, daļēji apģērbtiem, tā lai tikai rokas ir bez drānām vai kājas līdz ceļiem un vienkārši pastaigāties, lai tas D vitamīns tomēr mūsu ķermenī izstrādājās dabīgā ceļā.